Prieks jūs redzēt mūsu webinārā. Es esmu Anželika Dobrovoļska, un šodien webināra temats ir, kur ieguldīt. Prezentācija ir sadalīta divas daļās. No sākumā es nedaudz izstāstīšu par tirgus aktualitātēm. Ar to es domāju vairāk par to, kas notiek finanšu tirgos, kas notiek akciju tirgos, kāda situācija ir bijusi tuvākajā laikā un kādas ir mūsu prognozes, kā tā varētu attīstīties tuvākajā nākotnē. Un otrā daļā es vairāk izstāstīšu par Nordea ieguldījumu risinājumiem, tātad par to, ko mēs piedāvājam, kādus konkrētus ieguldījumu risinājumus, lai jūs varētu vairot savu turīgumu. Bet sāksim tieši ar to, kādas tad ir aktualitātes akciju tirgu, kā pašlaik attīstās finanšu tirgus. Mēdī ļoti daudz stāsta mums par karstiem topikiem, teiksim tā, par tām aktualitātēm, kas notiek katru dienu, bet šis būs tāds neliels apkopojums. Bet visticamāk, es sākšu vairāk ar to, kas jau ir pagājis, lai saprastu, kad ir bijuši priekšnosacījumi tai situācijai, kura vairāk veidojas pašlaik. Var sākt laikam pat ar 2015. gadu, jo tas ir tas tuvākais kalendārais gads, kas ir noslēdzis. Un 2015. gads ir bijis, teiksim tā, attīstīta valstu zvaigžņu stunda, neskatoties uz vispārējām bažām par globālo izaugsmi. Un starp dažādiem veidiem, starp dažādām iespējām, kur bija iespējams ieguldīt 15. gadā, bija gan uzvarētāji, gan zaudētāji, kas nozīmē, ka arī 15. gada laikā, viena kalendāra gada laikā varēja būt gan ar peļņu savos ieguldījumus, gan arī ar zaudējumiem. Tā starp uzvarētājiem izrādījās tieši attīstības valstis, daļēji pateicoties peļņai no valūtu svārstībām, un lielāki ienesīgumi bija Japānas tirgu. Šeit jūs varat redzēt REIT, tas ir nekustamā īpašuma trasta fondi. Eiro-dolāra kurs ir strauji mainījies arī pagājušā gada laikā, un arī Ziemeļamerika. Nedaudz arī bišķiņ mazāk, bet tomēr ar diezgan taisnīgo peļņu pabeigts gads bija Eiropā. Ar Ziemeļameriku es vairāk domāju tieši visu Ziemeļamerikas reģionu, nevis tikai ASV, jo ASV ienesīgums paliek daudz mērenāks dēļ, teiksim tā, rallija akciju cenās. Starp zaudētājiem jau otru gadu pēc kārtas ir Latviņamerikas reģions, tā skaitā arī Brazīlijā, un Austrumeiropā, dēļ arī vairākiem faktoriem, kas ir saistīti noteikti ar energoresursu cenām un arī ar politisko situāciju, kas ir diezgan saspringta, un, protams, izēvielas. Lielākais zaudētājs starp izēvielām bija naftas tirgus. Naftas cenas pagājušajā gadā ļoti strauji mazinājās, un šī gada sākumā bija sasniegts laikam zemākais punkts naftas cenās. Tad ap 30, pat bišķiņ mazāk nekā $300 par bareli. Bet ja mēs mēģināsim ielikt 2015. gadu tādā lielā gadu skalā pēc ienesīgumiem, tad 15. gads ir bijis gads joprojām ar peļņu, diezgan nelielu, bet mēreno. Un šeit piemērs ir S&P 500 indeksam, kas ir ASV 500 lielāku uzņēmumu indeks. Un šeit tabulā ir atspoguļots šī indeksa ienesīgums kopš 1871. gada. Un 2015. gads ir rekurs šeit, tad ar peļņas diapazonu no 0 līdz 5. Tādi paši līdzīgi gadi ir bijuši 5 iepriekšēji, tad 11. gads, 14. gads ar lielāku peļņu, ar peļņu virs 10%, 12. un 10. gads, un 13. gads pat ar peļņu virs 30%. Kopumā tirgi atrodas ļoti laba fāzē, buļļu fāzē, pēdējos 6 gadus līdz pagājušā gada pavasarim. Jā, un pagājušā gada pavasaris bija tāds
neliels pagrieziena punkts, kad tirgus vairāk korektējas, tad gāja uz leju, jā, un situācija stabilizējas vienīgi tikai pašlaik. Kas ir interesanti, bieži vien klienti runā un investori saka, ka kas notiktu, ja sāktos karš, kas notiktu, ja būtu kaut kāda lielāka politiska nestabilitāte. Un, piemēram, šīs grafiks ļoti labi atspoguļo to, šī tabula, ka ļoti svarīgi ir veikt diversificētus ieguldījumus. Pieņemsim, var paskatīties uz 40 gadiem, tad, kad bija otrais pasaules karš, ja, un tad var redzēt, ka 41. gads, tas ir ASV indeks, ja, tad ASV reģions. 41. gads, jā, bija ar zaudējumiem, īstenībā arī 40. gads tepat ir ar zaudējumiem, bet tālāk, ejot gadiem, mainās arī īstenībā ienesīgumi. Un rekur ir 43. gads, ienesīgums virs 25%, 44. gads, ienesīgums 15–20%, un 45. gadā, tad, kad bija skaidrs jau, ka politiska situācija kļūst labākā un arī karš ir beidzies, tad atkal akciju tirgus ienesīgums ir virs 35%. Tas nozīmē, ka diversifikācija ir ļoti svarīga jebkuram portfelim. Ja vienam reģionam iet sliktāk, vienalga kādu apstākļu dēļ, vai tā ir politiska situācija, vai karš, vai zemestrīce, vai bēgļi, vai varbūt vienkārši ekonomiska attīstība ir vājāka, tad ir citi reģioni, kuri atbalsta portfeli, tāpēc ir svarīgi, lai vienam portfeli ir daudz dažādu aktīvu, daudz dažādu reģionu un tā tālāk. Ja, tāpēc, ejot tālāk, paskatāmies arī, kas notika 16. gada sākumā. Un 16. gada sākumā akciju tirgus piedzīvojas kritumu. Grafika var redzēt, ka šis kritums ir bijis lielākais kopš finanšu krīzes. Tātad finanšu krīze ir bijusi rekur šeit. Akciju tirgus bija nokritis pa 53%. Un otrais lielākais kritums bija 11. gada rudenī, vasara rudenī, jā, kas tur arī bija vairākas bažas tirgu toreiz, gan par Grieķiju, gan par kopējo ekonomisku attīstību. Un tas lielākais kritums pēc finanšu krīzes bija tieši šī gada sākumā. Akciju tirgus bija nokritis par bišķiņ vairāk kā 23%, tātad par minus 22%. Pašlaik, jau sākot ar martu, situācija ir stabilizējusies, jā, akciju tirgus ir atkopies no krituma un akciju cenas uz dotu brīdi nekrit. Tātad, kādi bija tie faktori, kāpēc 16. gada sākumā akciju tirgus kritis diezgan ievērojami? Viena svarīga lieta ir Ķīna. Noteikti tie, kuri seko līdzi dažādiem notikumiem finanšu pasaulē, finanšu tirgos, ir dzirdējuši vai ir lasījuši, ka Ķīnas attīstība šobrīd paliek daudz mērenākā. Tas nozīmē, ka ja pirms finanšu krīzes Ķīnas IKP pieauguma faktors radītais bija virs 10%, tad šobrīd mēs nonācām pie bišķiņ mazāk kā 7%. Un, protams, ka tas ir kopējas bailes par Ķīnas izaugsmi un par tā saucamo iespējamu smago piezemēšanos, ja, tad par lielāku finanšu krīzi Ķīnā. Un tā, ka tā ekonomika Ķīnas puse neattīstās tik strauji, tāpēc arī tas bailes kopējas pieauga, un tas arī bija viens no faktoriem, kas ietekmēja akciju cenas 16. gada sākumā. Tas tālāk, tas bailes par Ķīnas izaugsmi izplatās arī uz izēvielu tirgu un īpaši uz naftas cenām, jo Ķīna ir viens no lielākajiem naftas patērētājiem pasaulē. Tas nozīmē, ka tas izsauc tādu kā nedaudz ķēdes reakciju. Ja attīstība kļūst lēnākā Ķīnā, tad attiecīgi pieprasījums pēc naftas varētu krist. Ja, tas attiecīgi rada bažas arī par naftas cenām. Skatoties uz naftas tirgu, tad pieprasījums uz dotu brīdi tik un tā ir, piedāvājums tik un tā ir pārlieku liels, ja, tāpēc uztraukums par iespējamu pieprasījuma samazināšanu ir diezgan pamatotas. Nu, un vēl viena lieta ir vairāk tādā
noskaņojuma lieta, sensitīva lieta, sentimenta lieta. Un tas ir, teiksim, atmiņas par pagājušā gada augusta kritumu, kas bija gada sākuma joprojām svaigas. Ja, un tāpēc investori, kuri nav pārliecināti par turpmāko cenu izaugsmi, bija izlēmuši iziet no riskantiem aktīviem, ja, un pagaidīt paskatīties, kas notiks tirgu. Un, teiksim, tas sentiments, tas noskaņojums ļoti lielā mērā arī ietekmēja kritumu. Jo tad, kad noskaņojums pasliktinās, tad investori lielā mērā sāk pieņemt lēmumus iziet no tirgus, un jo vairāk notiek tā akciju izpardošana, jo vairāk krīt cena. Ja, tāds arī likums sakarīgs moments, kā ne tikai akciju cenām, tikai akciju tirgu, bet arī jebkurai precei. Un akcijas un augsta ienesīguma obligācijas, kas ir riskantas obligācijas, cieta visvairāk. Ja, tad tas kritums sasniedz nedaudz vairāk kā 20%. Un tas jautājums, vai šāda tirgus tendence ir pamatota, mēs tomēr vairāk sliecamies pie variantā, ka tas ir vairāk investoru sentiments, investoru noskaņojums, nekā reālas fundamentālas izmaiņas ekonomikā. Ja, tāpēc īstenībā tas ir tas pats, ko mēs uzskatījām un teicām arī pašā gada sākumā, tajā brīdī, kad notika tirgus kritums. Un tas, ka martā tirgus ir pagriezis uz otro pusi un akciju cenas bija pieaugušas, tas atkal apliecina to mūsu pārliecību, ka tas ir vairāk noskaņojums. Kaut, protams, situācija ir nedaudz savādāka, nekā tas ir bijis pagājušajā gadā, ja, vai pāris gadus atpakaļ, un riski pa laikam pieaug. Arī tāpēc, ka akciju cenas gāja uz augšu. Tie, kuri piedalījās arī iepriekšējos webinārus, noteikti jau zina, ka akciju tirgus ir ciklisks, ja, un ka kaut kāda tirgus kritumi ir normāla tirgus parādība ieguldījuma procesa sastāvdaļa. Tāpēc, ja visu laiku tirgus aug, tad pēc tam būs kaut kāda korekcija, būs kritums, ja, un tikai pēc tam atkal kāpums. Kāpēc mēs uzskatām? Un mēs uzskatām, ka akcijas joprojām ir pievilcīgas. Tad akcijas kā aktīvu klase to varētu un vajadzētu izolēties arī joprojām un tagad. Pirmkārt, mēs savas rekomendācijas vienmēr runājam par ilgtermiņa ieguldījumu. Tad mēs izvairāmies no spekulācijām un runājam par ilgtermiņa investēšanu. Otrakārt, ir vairāki faktori. Ja? Un viens no tiem faktoriem ir tas, ka kopumā globālā ekonomika tiek atbalstīta ar diezgan pozitīvām prognozēm. Tad uz datu brīdi arī grafika šeit jūs varat redzēt tabulā, ka mēs uzskatām, ka iekšzemes koprodukts vairākos reģionos turpinās attīstīties un turpinās pieaugt. No vienas puses rietumvalstis nav nekādu lielu pārmērību. Ja, vietējās ekonomikas ir atkopušas no finanšu krīzes, un arī tas patēriņš iekšā valstīs turās diezgan laba līmenī. Tāpēc globālā ekonomika ir izaugsmes fāzē, ja kaut tā izaugsme nav ļoti ātra, ja, un tas ir vairāk tāda mērena. Otra lieta ir tas, ka mēs uzskatām, ka Ķīnā izvairīsies no smagas piezemēšanas, un jā, to varētu piemeklēt, teikt, maigā piezemēšanas. Tātad attīstība vairs nav tik strauja, tik ātra. Ja? Bet tas arī ir diezgan normāla parādība, jo nevar būt attīstība visu laiku 10 vai vairāk procenti. Ja? Valsts var attīstīties līdz kaut kādam līmenim, un tad ir nedaudz jāpiebremzē arī ar to attīstību. Tomēr, kāpēc mēs uzskatām, ka Ķīna izvairīsies no tās smagas piezemēšanas, ir tas, ka valdībās svarīgākais mērķis ir nodrošināt, lai iedzīvotāji ir apmierināti. Un, lai iedzīvotāji būtu apmierināti, tas noteikti prasa diezgan stabilu ekonomiku. Tāpat Ķīnas valdībai viens no mērķiem ir padarīt Ķīnas juaņu par rezerves valūtu. Pavisam nesen arī Starptautiskais valūtas fonds iekļāva Ķīnas juaņu pasaules rezervju valūtu sarakstā. Ja? Un tāpēc mēs esam pārliecināti, ka Ķīnas valdība darīs visu nepieciešamo, lai izvairītos no tas smagas piezemēšanas. Un mēs redzam, ka tagad jau to dara.
Tātad Ķīnā centrālā banka ievērojami stimulē tirgu, tad viņi nolaiž procentu likmes tirgu, viņi izpērk obligācijas no tirgu, tātad dod tirgu jaunu naudu, ja, un tie dati, kas nāk no Ķīnas pašlaik, nevienmēr ir ļoti pārsteidzoši apmierinoši, bet tie ir vairāk pat labāki nekā bija sagaidīts, nekā bija prognozēts. Trešā lieta ir tas, ka, protams, krītošajām izēvielu cenām ir negatīvs efekts, bet negatīvs efekts ir tikai uz nelielu daļu no ekonomikas. Un kopējais efekts uz ekonomiku varētu būt pozitīvs, ja ražotāju problēmas nepalielinās. Uz dotu brīdi tas, ko mēs redzam, ka daudzi naftas ražotāji ASV pusē īpaši jau nevarēja izdzīvot dēļ tik zemām cenām, bet pašlaik tendence izskatās tāda, ka naftas cenas varētu bišķiņ pieaugt, un arī jau pieauga tagad. Uz vakardienu naftas cena bija $46 par bareli. Jā, kā es teicu, tad gada sākuma zemākais punkts bija zem 30, jā, un cenas varētu arī augt, tāpēc, ka pēc aprēķiniem, pēc statistikas 17. gada beigās varētu būt sasniegts balans starp pieprasījumu un piedāvājumu tirgu. Jo galvenā bēda naftas cenai šobrīd tirgu ir tas, ka ir pārlieku piedāvājums. Un tas piedāvājums kopumā pārsniedz pieprasījumu par vairāk nekā 1 miljonu bareli dienā. Jā, tas, ko mēs redzam, ka pieprasījums jebkura gadījumā patevīgi palielinās pasaulē, jā, un tās balans varētu būt tiešām sasniegts 17. gada beigās. Tad mēs arī varētu redzēt, ka naftas cena aug. Tad tendence ir augoša, bet ar diezgan lielu svārstību. Nu, un vēl viens ļoti svarīgs punkts, kas noteikti atbalsta akciju cenas, ir monetārā politika. Un monetārā politika, ko tagad uztur centrālās bankas, ir ļoti, ļoti labvēlīga. Mēs varam pat tālu neiet, ja, un sākt skatīties uz Eiropas centrālo banku. Tad Eiropas centrālā banka stimulē tirgu ir ievērojamam naudas plūsmām. Tad Eiropas centrālā banka izpērk valdību un tagad jau korporatīvas obligācijas no tirgus, tādējādi dodot valstīm un institūcijām papildus līdzekļus. Un, protams, tas ir procentu likmes. Ja? Tad procentu likmes ir vēsturiski zemākajā līmenī, kas attiecīgi stimulē, kam vajadzētu, teiksim, tā, stimulēt aizņemšanas, stimulētu aktivitāti privātajā sektorā un tādējādi palielināt inflāciju. Tas noteikti ir ļoti atbalstoši akciju cenām, bet pagaidām tas efekts nav panākts inflācijas līmenī. Ja. Tas, ko mēs redzam, ka inflācija uz dotu brīdi ir ievērojami zem centrālās bankas mērķa. Centrālās bankas mērķis ir ap 2%, ja, tad uz dotu brīdi gada inflācija ir nedaudz zem 1%, 0,8% eirozonā. Ja, tad ir vēl tāls ceļš ejams, bet ir daudz atbalstošu faktoru. Tomēr riski ir ievērojami pieauguši. Ja, un palielam viss tas, kas atbalsta akciju cenas, uz doto brīdi ir arī risks. Ja, bet tas visas bažas, kas pastāv tirgu, tas viss ir īstermiņa bažās. Jo ilgtermiņā galvenais likums paliek spēkā tāds, kāds viņš ir. Kopumā palielinās cilvēku skaits, palielinās cilvēku aktivitāte, no tā iegūst kompānijas, kas emitē akcijas, ja, kompāniju peļņa ilgtermiņa aug, un tādējādi arī aug akciju cenas. Tas ir tas pamatā likums, kas attiecas gan uz ekonomiku, gan, protams, uz ilgtermiņa ieguldījumiem. Un pamatojoties uz to mūsu pārliecību par to, ka ilgtermiņa ieguldījumi ir peļņu nesoši, un par to, ka ilgtermiņa ieguldījumi ar pasīvu pieeju ir pat vairākos variantos izdevīgāki par aktīvu tirzniecību, es jums izstāstīšu arī par tiem risinājumiem, ko mēs piedāvājam mūsu klientiem. Tas, ko es stāstīšu, ir tie kodola risinājumi, tātad galvenas lietas, zem kuriem varbūt vēl papildus mazie risinājumi, kuri ir piemēroti katram klientu tipam, katram klientu profilam. Ja? Bet es neiedziļināšos tik detalizēti. Es ceru, ka es
varēšu jums izstāstīt tas labākās priekšrocības un tos veidus, kā mēs veidojam tos piedāvājumus, un tad tālāk par tām niansēm un par konkrētu piemērotību katram risinājumu jūsu konkrētai situācijai, jūs jau varat runāt ar mūsu ekspertiem un ar mūsu konsultantiem. Pirmkārt, visi risinājumi ir izstrādāti tā, lai te varētu nosegt visdažādākās klientu vajadzības. Tas vajadzības lielā mērā ir sadalīti 3 lielos blokus. Es nerunāju par īstermiņa uzkrājumiem vai īstermiņa noguldījumiem, kas ir vienkārši drošības buferis vai uzkrājums kaut kādam noteiktam pirkumam, kur mēs lielākoties izmantojam uzkrājumus naudas kontā vai krājkontā vai termiņu noguldījumā vai krājkasītē, bet es runāju jau vairāk tieši par ieguldījumiem, par tādām investīcijām, kas varētu dot mums papildus peļņu. Un tad ir 3 lieli bloki. Viens ir ilgtermiņa ieguldījumi, kuriem mērķi varētu būt arī visdažādākie. Sākot ar to, ka tā ir vienkārši peļņas gūšana un kapitāla vairošana, un beidzot ar tādiem vairāk strateģiskiem mērķiem, kā kopējā dzīves līmeņa paaugstināšana un finansiāla neatkarība, kā arī tas noteikti var būt arī kaut kādi konkrēti mērķi, es nezinu, uzkrājumi bērna nākotnē, bērnu izglītībai, vecumdienām, un tā tālāk. Tad tie visi ilgtermiņa ieguldījumi mēs varam tā pārlikt no tā 1. uz 3. sadaļu. Tie ir regulāri ieguldījumi. Tad ilgtermiņa ieguldījumus mēs varam veikt vienreizēji un varam veikt arī regulāri, bet regulāriem ieguldījumiem ir izveidoti nedaudz savādāki produkti. Tā, piemēram, ja mēs runājam par vienreizējiem ieguldījumiem, tad ir modeļa portfeļa risinājums. Modeļa portfeļa risinājums, par kuru es tūlīt stāstīšu arī detalizētāk, ir domāts vairāk vienreizējiem ieguldījumiem, balstoties uz klienta riska toleranci, uz vēlamo ienesīgumu. Un kopumā mēs sakam, ka ilgtermiņa ieguldījumus ir jābūt izvietotiem ap 60–80% no kopējiem klienta brīvajiem finanšu līdzekļiem. Jo tā ir tā nauda, kura pelna un kura vairojas. Turpat mēs varam iekļaut uz regulārus ieguldījumus, kuriem ir domāti produkti ar iespēju veiktas regulāras iemaksas, tādas kā uzkrājuša apdrošināšana, kā 3. līmenis, pensiju 3. līmenis. Un arī vienkāršotais modeļa portfelis domāts vairāk nelielām regulārām summām, bet arī ilgtermiņa ieguldījumus. Un vēl viens tāds interesants bloks ir ieguldījumu tirgus iespēju izmantošanai. Ļoti labs termins šim ir angļu valodā opportunity driven investments. Tas ir tās iespējas, ko mums uz doto brīdi sniedz tirgus. Tad, ja pieņemsim, ir labas rekomendācijas uz veselības aprūpes sektoru un mēs uzskatām, ka nākotnē tieši šis sektors varētu attīstīties ļoti labi, tad mēs izlaižam produktu un piedāvājam produktu, kas piedāvā ieguldījumus konkrētajā aktīvā, konkrētajā sektorā, konkrētajā instrumentā. Tādiem ilgtermiņa ieguldījumiem ir arī sava veida produkti. Tād mēs piedāvājam indeksam piesaistītas obligācijas, kuriem ir kapitāla garantija. Tāpat, ik pa laikam mēs mainām rekomendācijas uz dažādiem ieguldījuma fondiem, vai tas ir klimata izmaiņu fonds vai arī kaut kādi fondi, kas vairāk saistās ar stabilām vai nestabilām akcijām. Tad tas ir kaut kāda lieta, ko mums uz dotu brīdi piedāvā pats tirgus. Un es sākšu stāstīt jau par konkrētiem produktiem, vairāk izējot no tā, ar ko arī katram klientam būtu jāsaka. Un īstenībā pirmais solis, kad mēs runājam par ilgtermiņa ieguldījumiem, vienmēr ir tie produkti, kas piedāvā nodokļu atvieglojumus. Lai veicinātu mūsu iedzīvotāju uzkrāšanas parādumus un to veidošanu, arī valsts mums piedāvā sava veida stimulāciju un stimulē veidotus uzkrājumus ar nodokļu atvieglojumiem. Šeit iet runa tieši par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tas nozīmē, ka jūs varat saņemt nodokļu atvieglojumus gadījumā, ja jūs maksājat iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tas ir, ja jums ir regulārais vai neregulārais ienākums, kas apliekas ar šādu nodokli.
Un valsts piedāvā šādus atvieglojumus diviem produktiem. Tas ir pensiju 3. līmenis un uzkrājuša apdrošināšana. Šiem produktiem ir dažādas īpatnības, ir dažādas priekšrocības, ja, pieņemsim, pensiju 3. līmenis ir ierobežots ar vecumu, tad naudu, ko jūs uzkrājat tur, jūs nevarēsiet saņemt ātrāk par 55 gadiem. Toties, ja jums jau ir 55 gadi, jūs varat neierobežoti piekļūt pie tiem līdzekļiem. Savukārt uzkrājuša apdrošināšana sākas ar termiņu 5 gadi, ja, tad tā ir arī daudz elastīgākā no termiņu ziņā. Ja. Tur var papildus izvēlēties tiešām apdrošināt savu dzīvību, ja, vai apdrošināt kaut kādus papildus riskus, ja, un tepat laikā uzkrāt. Visi tie produkti, abi tie produkti piedāvā ieguldījumus finanšu tirgos. Pensiju 3. līmeņa gadījumā tas ir speciāli izveidots portfelis, ko pārvalda pensiju fonds, un uzkrājušas apdrošināšanas gadījumā tie ir Nordea ieguldījumu fondi. Un pati galvenā lieta, ja, ka ieguldot tur līdz maksimāli pieļaujamai summai, likuma ir noteikts, ka, lai saņemtu nodokļu atvieglojumus maksimāli, jūs varat ieguldīt līdz 10% no brutto gada ieņēmumiem, un tad no tiem 10% no tas samaksātas summas jūs varat saņemt atpakaļ no valsts 23%, kas ir uz doto brīdi iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme. Šeit ir arī piemērs, ja brutto mēneša alga ir 1200 eiro, tad tas nozīmē, ka pieļaujamais maksimālais ieguldījums ir 1440 eiro. Tas ir, ja mēs brutto mēneša algu reizinām ar 12 mēnešiem un sadalām ar tiem 10%. Tad tie 1440 eiro gadā ir aptuveni 120 eiro mēnesi iemaksā, ja, un tajā gadījumā atgūt kā nodokļa atgūšana ir 331 eiro. Protams, ka var ieguldīt katrā no šiem produktiem arī vairāk, bet tas ir tā kā 10% no gada brutto ieņēmumiem ir tas maksimums, lai saņemtu nodokļu atvieglojumus. Kas ir labi, ka nodokļu atvieglojumu 10% ir domāti atsevišķi pensiju 3. līmenim un uzkrājuša apdrošināšanai. Tātad, ja kāds no jums jau uzkrāja vienu no tiem produktiem, tad noteikti to ir jādara arī ar otro produktu, jo tad jūs dabūjat nodokļu atvieglojumus no abiem produktiem. Un, protams, ka, lai maksimāli efektīvi izmantot to iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumu, tad to saņemtu atvieglojumu, to saņemtu summu atpakaļ ir vērts ieguldīt vēlreiz tajā pašā produktā. Tas nozīmē, ka tas kumulatīvais ienesīgums ilgtermiņā jums noteikti būtiski uzlabosies, pateicoties tiem saliktiem procentiem, jo tā sava veidā arī ir jūsu peļņa, tie 23% atpakaļ. Nu, tā reāli padomājot, par bezriska produktiem uz dotu brīdi un par peļņu mums ir sarežģīti runāt, jo bezriska produktu ienesīgumi ir tuvu nulei, ja, bet ja mēs runājam par riskantiem produktiem, kur nav garantēta peļņa, nu, tad šeit gadījumā jums ir garantēts 23% ienākums. Ja, tā kā šis ir tas pirmais solis, ar kuru vienmēr ir jāsaka, jo tas apvieno sevi gan ilgtermiņa ieguldījumus dažādos finanšu instrumentos, gan arī nodokļu atvieglojumus. Bet vienalga, par ko mēs runātu, vai tas ir apdrošināšana, vai tas ir pensija, vai tie ir kaut kādi atsevišķi ieguldījumu fondi, vienmēr ir svarīgi, kā mēs izvietojam aktīvus. Un aktīvu izvietojums un diversifikācija tiešām ir ļoti nozīmīgi. Pēc statistikas un pēc aprēķiniem, kas ir balstīti uz ikmēneša peļņu dažādos ASV fondos, ir tāds definējums. Īstenībā ieguldījumu rezultātu lielākā mērā nosaka tieši aktīvu izvietojums un mazākā mērā paša instrumenta izvēle un arī tas moments, kura jūs veicat ieguldījumu. Pēc aprēķina 88% no jūsu panākumiem būs atkarīgi, kā jūs izvietojat aktīvus. Tad runājot par to diversifikāciju. Un tikai 12% paliek gan uz vērtspapīra izvēli, gan uz ieguldījuma veikšanas brīdi. Protams, kas
es vēlreiz atkārtošos, tas attiecas uz diversificētiem portfeļiem. Ja jūs iegādājaties vienu akciju vienai kompānijai, tad tur jums būs absolūti tikai un vienīgi kompānijas risks. Ja? Un tāpēc mēs iesakām izmantot diversificētus portfeļus, modeļa portfeļus, kas veic ieguldījumus globāli un kuru jūs piemeklējat un izvēlaties balstoties uz savu personisku riska profilu un vēlamo ienesīgumu. Kā mēs veidojam savus modeļu portfeļus? Pirmkārt, mēs par pamatu ņemam daudzas lietas. Tas ir gan pētījumi, tas ir mūsu pieredze, mūsu zināšanas. Mēs izmantojam arī Baltijā visus Skandināvu grupas, Nordea grupas Skandināvijā pieredze un zināšanas materiālus un aktīvu alokācijas aprēķinus. Skatāmies arī, kādas ir prognozes tirgu uz nākotni un arī uz ienesīgumiem. Un tādējādi mēs dabūjam 5 dažādas stratēģijas, kas ir optimizēti, lai dabūtu pēc iespējas augstāko paredzamu ienesīgumu un arī ļoti taisnīgu riska līmeni. Jo ilgtermiņa ieguldījumi ir tas, kurš mums varbūt nevajag dzīties pēc ļoti augsta ienesīguma, bet kur mums ir svarīga tā sabalansētība starp risku un starp ienesīgumu. Jo arī mēs tagad dzīvē negribam uzņemties varbūt risku, ja mums nav benefits no tā, ja mēs pēc tam neiegūstam kaut ko īpaši labu. Ja? Tāpat arī ar tiem modeļu portfeļiem. Mūsu modeļu portfeļi sastāv no 8 dažādiem Nordea ieguldījumu fondiem, kas ir pārvaldīti Nordea Asset Management Luksemburgā. Visi fondi ir izvēlēti saskaņā ar nepieciešamo aktīvu izvietošanu, ja, un mēs arī Baltijā tos regulāri pārskatām, to tieši fondu izveli, tā, lai mēs varētu nodrošināt labāku rezultātu. Pamatprincipi, uz ko ir balstīta mūsu koncepcija, ir tas, kā es teicu jau, tad ieguldījumi ir jāveic diversificētus ieguldījumu portfeļos. Un diversificētas ieguldījumu portfels nodrošina labāku kompromisu, jeb to sabalansētību starp potenciālo atdevi un riska līmeni, neatkarīgi no tā, kādu stratēģiju mēs konkrēti izvēlējamies. Un ir svarīgi, lai īpatsvars starp akcijām un obligācijām būtu noteikts ar konkrēta klienta riska toleranci. Tad, kad mēs veidojam portfeļus, no sākuma mēs skatāmies uz aktīvu izvietojumu. Tātad, kāds ir sadalījums starp akcijām un obligācijām? Tad akcijas tiek dalītas reģionāli. Mūsu reģioni, kā mēs dalām akcijas, ir Rietuma Eiropā, ir Ziemeļamerikā, Ziemeļvalstis Skandināvijā, Japānā un arī attīstības tirgi, tātad attīstības valstis. Savukārt obligācijas tiek dalītas pēc riska līmeņiem. Zemes risks, vidējs risks un augsts risks. Jā, tā kā sanāk, ka no sākuma izvēloties stratēģiju tiek dalīts tieši aktīvu izvietojums, cik daudz jūsu portfeļu riska profilam atbilst akciju īpatsvars, cik daudz obligācijas. Un tālāk jau portfeli tas tiek sadalīts reģionāli un pēc riska līmeņa. 5 dažādi modeļa portfeļi ar 5 dažādām stratēģijām un izvērtēt to jūsu riska profilu, to riska toleranci un jums piemērotu stratēģiju. Tā kā ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem. Kāds ir jūsu ieguldījuma mērķis, kāds ir jūsu termiņš, jā, un kādas ir ekspektācijas pret sagaidāmo ienesīgumu. Un tad, balstoties uz šīs izvērtēšanas, jums tiek izvēlēts piemērots riska profils un stratēģija, vai tas ir konservatīvs, mērens, sabalansēts, progresīvs vai agresīvs, un piemeklēts pareizais modeļa portfels. Šeit var redzēt mūsu Nordea modeļa portfeļa ienesīgumus uz šī gada marta beigām. Ja, tad augstākā dzeltena līkne ir agresīvs portfelis. Šis ir ienesīgums kopš 2008. gada. Un zemākā zilā līnija ir konservatīvs. Tad, jo lielāks risks, jo augstāks iespējams ienesīgums. Šis, protams, ir vēsturiskais grafiks, jā, bet tīri teoretiski arī konservatīvajā portfelī ir visvairāk obligāciju fondi.
Agresīvā portfeli visvairāk akciju fondi. Ja? Tad agresīvs portfelis ar visaugstāko risku, konservatīvs portfelis ar vismazāko risku. Ja? Bet šeit var redzēt, ja, ka tas ienesīgums aug diezgan ievērojami, ja? Un arī konservatīvā portfeli salīdzinājumā pret bezriska ieguldījumiem vai noguldījumiem, šīs ieguldījums ir izdevīgāks ilgtermiņā. Tad arī gada sākums var redzēt, ja, ka tā ir brīdī, kad tirgus krīta, tad konservatīvajam portfelim tas krītums bija vismērenākais, ja, savukārt agresīvajam portfelim krītums bija visievērojamākais. Tas pats attiecas uz to momentu, kad akciju cenas aiziet uz augšu, tad agresīvajam portfelim visstraujāk aiziet uz augšu, un konservatīvajam portfelim aiziet uz augšu daudz mērenāk. Bet nav sliktākā vai labākā stratēģija. To stratēģiju ir jāizvēlas tieši ar sev piemērotu riska profilu. Lai noteikti sev to riska profilu, jums ir nepieciešams aizpildīt riska aptaujas anketu. Jūs to varat aizpildīt arī paši Nordea internetbankā. Jums nevajag, lai būtu pieslēgt nekādu pakalpojumu vai atvertu kontu, jo vienkārši var ieiet un uzkrājuma ieguldījumu sadaļā izvēlēties MiFID anketu un to aizpildīt. Tad jūs redzēsiet, kāds tas riska profils ir piemērots konkrēti jums. Un tad jau varat skatīties noteikti konkrētu modeļu portfeli. Cits produkts, kas vairāk attiecas uz tiem ieguldījumiem, ko sniedz tirgus šobrīd, tam iespējām, ko sniedz šobrīd tirgus, ir indeksam piesaistītas obligācijas. Vislabākā, vislielākā priekšrocība šim produktam ir tas, ka mēs kopā ar šo produktu piedāvājam pamatkapitāla garantiju. Tad noturot ieguldījumu līdz termiņa beigām, un šim te produktam ir konkrēts termiņš, ir garantēts 100% pamatkapitāla atgriešana. Tas ir produkts, kas tiek izveidots piedāvājuma bāzes. Tad ir noteikti piedāvājums, noteikti konkrētu laiku, un pēc tam viņš beidzās. Ja? Tad pēc tam nāk jauns piedāvājums. Jo viņš ir atkarīgs arī no tām iespējām, ko sniedz tirgus. Un ir tā nomināla vērtībā, tad parasti mēs to izmēram ar procentiem, 100%, reportēju šeit. Un pat, ja ieguldījums, tas aktīvs, kas ir piesaistīts pie šī produkta, ir krītošs un beidzās termiņa beigās ar negatīvo izaugsmi, tad jebkura gadījumā jūs saņemat atpakaļ ieguldīto pamatkapitālu. Ja tas ir pozitīvs ienesīgums, tam ir pozitīvs ienesīgums, tad aktīvs aug, tad attiecīgi saskaņā ar ienesīguma aprēķina noteikumiem jūs saņemat peļņu. Parasti šim te produktam ir arī dažādi riska līmeņi, un tad jūs varat izvēlēties, ja, kādu jūs risku gribat uzņemties, vai lielāku vai mazāku. Un, lai labāk saprast, kā tas darbojas, es arī parādīšu esošo aktīvo piedāvājumu. Šis piedāvājums ir dolāru investoriem, tad tiem investoriem, kuriem ir ASV dolāru valūtā. Farmaceitiskas kompānijas ir veselības aprūpes piedāvājums. Tā ietilpst 8 dažādi uzņēmumi, kas darbojas veselības aprūpes sfērā, vairāk tieši farmaceitiskā nozarē. Ja. Šis visas ir pasaules slavenas kompānijas, kas darbojas internacionāli, tad pārdod savu produkciju un izstrādā un izpēt savu produkciju vairākos reģionos, vairākos tirgus. Un šeit ir tāds interesants grafiks, kā kopumā mēs varam garantēt šo peļņu, šo pamatsumu atpakaļ un kā darbojas šī obligācija. Tad ir parakstīšanas dienā. Parakstīšanas dienā, izņemot to, ka ir jāsamaksā tā pamatsumma, tad jāveic tas pats ieguldījums, parasti ir arī riska prēmija, ko ir jāsamaksā un kura nav garantēta. Bet tā riska prēmija dod jums iespēju piedalīties šai te akciju grozā. Parasti pamata piedāvājumiem riska prēmija ir aptuveni 5%, tā var svārstīties vairāk vai mazāk, jā, bet tas ir tā kā vidējais rādītājs. Un tad parakstīšanas dienā vienas obligācijas vērtībā ir 1000 eiro plus riska prēmija 50 eiro. Ja? Un šī visa summa tiek dalīta vairākas daļas.
Viena lieta ir fiksēta ienākuma ieguldījums, ko veids priekš jums pārvaldnieks, tā, lai dzēšanas dienā, tajā brīdī, kad beidzas termiņš tam piedāvājumam, jūs saņemtu atpakaļ to pašu, ko esat ieguldījis. Tātad to 1000 eiro. Un pārējais ir kaut kāda daļā, protams, struktūrēšanas izmaksas, ko paņem sev kā komisiju gan pārvaldnieks, gan arī samaksā par visam transakcijām, jo vērtspapīru tirdzniecība nav bezmaksas lieta. Ja? Un tad ir arī ienesīguma daļa plus riska prēmija, kurā tiek ieguldīta derivatīvā, kurš ir piesaistīts pie šāda te groza, šī te gadījumā. Bet, šis grozs var atšķirties, es paradīšu vēlāk arī citus grozus. Un tad, attiecīgi, šī daļa jums nodrošina pamatsummu atpakaļ. Jūs varat būt pārliecināti, piemēram, šim piedāvājumam konkrētam noslēguma datums ir 8. jūnijas 2019. gadā. Un tas nozīmē, ka jūs esat pārliecināts, ka tajā dienā jūs saņemsiet tikpat daudz, tik ieguldījis, bet vienīgais, kas nav garantēts, tas ir riska prēmija. Un tad, ja piesaistījuma aktīvs, tad ja viss šis grozs pieauga, tad jūs dabūjat arī peļņu. Līdz ar to šādi piedāvājumi dod jums iespēju piedalīties akciju tirgu, piedalīties finanšu tirgu ar noteiktu riska robežu, kuru jūs noteikti zināt jau parakstīšanas brīdī. Tāds pats piedāvājums ir īstenībā mums arī uz eiro valūtu. Vienīgais, ko es aizmirsu minēt, ka tieši šim dolāru piedāvājumam, ja jums ir dolāru valūta, uz doto brīdi nav riska prēmija. Pārrakstīšanas cena ir 100% un garantējums ir 100%, un ar to tur nav riska komponents vispār. Bet ir šāds pats piedāvājums arī eiro investoriem, tur riska komponents ir, jā, šeit riska prēmija ir 10%, tāpēc, ka tā pamatsumma, lai nodrošinātu to pamatsummu un veikt ieguldījumu fiksēta ienākuma vērtspapīrā, tad ASV dolāriem likmes ir savādākas, ja eiro valūtai likmes ir savādākas, tāpēc šeit mums noteikti ir jāpaņem riska prēmija, ja? Šeit termiņš ir 3 gadi. Vēl viens piedāvājums ir uz ASV tirgu, uz necikliskām kompānijām, pasaules slavenām kompānijām, kā piemēram Colgate, Procter & Gamble, Johnson & Johnson un Coca-Cola, tad 10 akciju grozs, un šeit termiņš ir 6 gadi. Jā, tā kā šeit arī var izvēlēties vienu no piedāvājumiem vai 5% riska prēmiju vai 10% riska prēmiju, un atkarībā no tā, kuru piedāvājumu jūs izvēlētos, jums būs atkarīga jūsu peļņa termiņa beigās. Līdz ar to šie ir tādi piedāvājumi, kuri ir nevis standarta bāzes, bet kuri tiek veidoti ik pa laikam, balstoties uz tām labām iespējām, ko mums sniedz tirgus. Es labprāt paskatītos uz jūsu jautājumiem, ja tādi ir, pirms pabeigt šo te webināru. Es redzu, ka ir vairāki jautājumi. Viens jautājums, vai Nordea ir fonds, kas būtu tīri enerģijas jomā, vai tāds tiek piedāvāts? Un jautājums par Latvijas-Amerikas attīstības prognozēm un kādēļ. Tad runājot par Nordea fondiem, kas ieguldītu tīri enerģijas jomā, ja laikam es tā pieļauju, tā ir izēvielas jomā, tad naftas un varbūt citas izēvielas, tad tīri tāds fonds mums nav. Ir dažādi fondi, kuriem ir tādi komponenti, kuri nedaudz iegulda šādos te aktīvos. Bet kopumā tematiskie fondi, kuri iegulda kaut kādā noteiktā tēmā, mums ir daži. Viens no tiem ir Climate and Environment Equity fonds, tad tas fonds, kurš iegulda kompānijas, kuri nodarbojas ar klimatu, kuri darbojas klimata un vides aizsardzības sfērā. Fonds, kurš ir viens no populārākajiem uz doto brīdi Eiropā un kurš ir ļoti fokusēts uz to attīstību, jo tā ir tā tēma, kura kļūst arvien populārākā visā pasaulē un īpaši Eiropā, ne tikai starp privātiem investoriem, bet arī starp institucionāliem klientiem. Un otrs fonds
viens no tādiem arī populāriem, tas, kas mums ir bijis Senior Generation Fund, tad fonds, kurš vairāk iegulda veselības aprūpes nozarē, bet uz dotu brīdi viņš tiks pievienots fondam, ideju fondam, ja, kurā būs iekšā dažādas idejas. Un, ja pēc pārvaldnieku domām enerģētikas sektors ir tas, kas ir ļoti pievilcīgs, tad tas enerģētikas sektors būtu iekšā arī tādā pašā fondā. Tos visus fondus var apskatīties gan Nordea LV lapā, ja, gan arī paša Nordea LU lapā, tad Luksemburgas lapā, ja, jo tur arī ir diezgan daudz interesantas informācijas. Runājot par Latviju Amerikas attīstību uz dotu brīdi, tā prognoze ir vairāk negatīvā, dēļ diezgan vājas valūtas un dēļ tā, ka tas reģions bija lielā mērā ietekmēts ar zemākām naftas cenām, ja, un ar krītošām naftas cenām. Un arī tā politiskā situācija ir diezgan saspringta. Līdz ar to uz dotu brīdi Latvijas prognoze nav pozitīvā, bet, redzot tas aktīvu cenas, kas ir tajā reģionā, tajā vidē, tad, ilgtermiņā, protams, ka tur arī varētu būt kaut kādas pievilcīgas iespējas. Līdz ar to, ka daļu no sava portfeļa tu noteikti varētu turēt. Bet es vēlreiz atkārtošos, mēs tikai un vienīgi pārliecināti esam par diversificētiem globāliem portfeļiem, kur var būt daļa no tādā iespēja ieguldījumiem, tā skaitā arī enerģētikā un Latvijā Amerikā. Un pabeidzot šo prezentāciju, šoreiz es izmantošu Warrena Buffeta citātu. Kā viņš pateica, es uzskatu, ka vislielākā kļūda ir pietiekami agri neapgūt ieradumu pareizi krāt, jo krāšana ir ieradums. Kā arī vēl viena kļūda, mēģināt ātri kļūt bagātam, jo viegli kļūt turīgam, ja tu dari lēni, tad ilgtermiņā lēni, ja? Bet nav tik viegli kļūt bagātam ļoti ātri. Ja, to pašu mēs varam attiecināt arī uz akciju tirgiem, uz spekulācijām, uz aktīvu tirzniecību vai uz ilgtermiņa ieguldījumiem, ja? Un arī uz uzkrāšanu. Tātad uzkrājumi ir vienmēr labs ieradums, kas dzīvē vienmēr ir noderīgs, kas palīdz mums uzlabot dzīves kvalitāti, kas palīdz mums piepildīt kaut kādus sapņus, aizbraukt sapņu ceļojumā vai laimīgi dzīvot nākotnē pensijā un iedot saviem bērniem vislabāko izglītību. Tāpēc noteikti novēlu jums apgūt ieradumu krāt, apgūt ieradumu ieguldīt, ja, nebaidīties no ieguldījumiem, jo ieguldījumi nevienmēr saistās ar lielu risku. Svarīgi ir izvēlēties sev piemērotu stratēģiju, sev piemērotu risku profilu, un tad jau tās būs aizraujošs ceļojums kopā ar dažādiem instrumentiem, ar dažādiem ieguldījumiem un produktiem. Tāpēc noteikti atnāciet uz konsultāciju Nordea, attālināti vai klātienē, un konsultanti, kas mums ir ļoti profesionāli šai te jomā, palīdzēs jums un izstāstīs par vispiemērotākiem instrumentiem. Paldies un lai jums priecīgi valsts svētki!